Jelgava ir izmainījusies, atzimusi tās galvenā iela, pilnībā mainījies Čakstes bulvāris un jau iemīļots jaunais Mītavas tilts. Turistam noteikti ir ko redzēt gan pilī, gan pils pļavās, gan baznīcas tornī, gan muzejos, un visu jau nemaz nenosaukt, bet 3. maijā turisma sezonas atklāšanas dienā Jelgavas reģionālais turisma centrs palīdzēja ieskatīties iespējās gan Jelgavā, gan Jelgavas un Ozolnieku novados. Turisma sezonas atklāšanas pasākums sākās ar strūklaku modināšanu. Kā pirmās tika ieslēgtas strūklakas ūdenskritumi Jāņa Čakstes bulvārī, pieskandinot bulvāri ar bērnu un jauniešu centra Junda dejotāju priekšnesumu. Jelgavas studentu teātra aktieri modināja veiksmes simbolu skulptūru strūklaku Jelgavas students. Pieskaroties studenta lietu sargam, jāiedomājas vēlēšanās, un tā noteikti piepildīsies. Noslēgumā Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa pagalms ļāvās pavasara atmodai ieslēdzot skulptūru strūklaku Trīsvienība. Visiem klātesošiem bija iespēja baudīt grupas Tirkijas bērnu un Jelgavas popkora priekšnesumus. Pasākumu laikā certifikāts saņēma jaunie Jelgavas novada un Ozolnieku novada turisma gidi, kuri šogad pabeiguši gidu kursus Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā. Šogad Jelgava iegūst vēl klāt 17 jaunus gidus. Un tas nozīmē, ka tiks veidoti jauni maršrutu piedāvājumi gan ar kājām, gan automašīnu, gan autobusu, gan arī ar velosipēdiem. Mēs aicinām visus ļoti aktīvi šogad braukt ar velosipēdiem, jo pagājušā gada nogalē ir izstrādāti 10 velo maršruti, gan Jelgavas pilsētā, gan Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā. Lūdzu, testēsim, skatīsimies, kā mums patīk šie izstrādātie maršruti. Pavisam jauns turisma produkts tiks piedāvāts Lielupes ūdeņos. Un šis jaunums ir zemgaļu vikingu lielaiva Nameisis. Uz konkrētiem reisiem pieteikties varēs no 1. jūlija. Ar 3. maiju 7 Jelgavas un apkārtnes ēdināšanas uzņēmumos ir aizsaukusies gardēžu akcija Atklāja pašmāju garšas noslēpumus. Akcijas galvenais mērķis ir parādīt, ka gardus un interesantus ēdienus var pagatavot arī no vietējiem produktiem, kas audzēti un iegūti tepat Zemgales plašajos līdzenumos. Turisma sezonas atklāšanas pasākuma laikā ikvienam bija iespēja nogaršot kādu no vasaras sezonas ēdienkartē piedāvātajiem akcijas ēdieniem un novērtēt pašmāju garšas noslēpumus. Visi aicināti paviesoties Jelgavas reģionālajā turisma centrā, kas atrodas Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa 1. stāvā, un iepazīties ar Jelgavas reģionālā turisma centra darbību, sniegtajiem pakalpojumiem un turisma piedāvājumu šajā sezonā. No 1. maija centrs strādā pēc vasaras darba laika, kas nozīmē, ka turisma informācija Jelgavā tiks sniegta 7 dienas nedēļā, turklāt 6 no tām līdz pat 22. Turisma sezonas atklāšanas dienā Jelgavas reģionālais turisma centrs aicināja interesantus doties arī aizraujošās ekskursijās pa Jelgavas pilsētu un apkārtni. Tika piedāvāta ekskursija ar autobusu Vēsture, māksla un garša Jelgavas novadā. Maršrutā bija iekļauts gan uzņēmums Mālkalni, kas ražo gardus sierus, gan arī Lielvircavas muiža, kas ir tikai likumsakarīgi, jo Jelgavas novadā daudz tiek darīts, lai muižas atdzīvojas, lai tur dzīvo senie stāsti un cilvēki. Cienījamā sabiedrība, man ir patiesi liels gods uzņemt jūs tik kuplā skaitā mūsu Lielvircavas muižā šodien. Ir brīnišķīgs laiks, un es domāju, mēs visi jūtamies ļoti labi. Lielvircavas muižā pēc remonta ir atjaunotas senā interjera detaļas un izveidota izstāžu zāle. Izstāžu zālē bija apskatāmas unikālas Vairas Vīķes Freibergas dēla Kārļa Freiberga veidotās fotogrāfijas. Jauka satikt tik daudz cilvēku šodien. Es ar savu sievu Lindu mēs dzīvojam šajā novadā aptuveni 5 gadus. Mums arī ir meita, kurai ir 1 gads un 3 mēneši. Lielvircavas muižā ir apskatāmi biedrības Lielbarons projektā pēc vēsturiskām piegriezniem tapusi tērpu kolekcija atbilstoši 19. gadsimta 70. un 80. gadu muižnieku modes tendencēm Kurzemes guberņā. Viktorijas laika turnīra stila tērpi, kas maksimāli pietuvināti autentiskumam gan šūšanas tehnikā, gan izmantotajos materiālos. Tērpi tika izvietoti patstāvīgajā ekspozīcijā Lielvircavas muižā, bet dodot iespēju tos redzēt plašākam lokam, ir plānotas arī ceļojošās izstādes pa visu novadu. Visā Krašņumā tērpu kolekcija būs
redzama Jelgavas novada svētkos 5. jūlijā. Pēc muižas apskates brauciena dalībnieki apskatīja arī vecāko mūra baznīcu Jelgavas novadā – Lielvircavas baznīcu. Turisma sezonas atklāšanas dienā klātesošiem tika piedāvāta arī velo ekskursija 4 ciemi Ozolnieku novadā, kuras ietvaros varēja apskatīt arī vienu no populārākajiem mākslīgi veidotajiem dīķiem Ozolnieku ezeru, kas veidots pēc mālu karjera rekultivācijas 1978. gadā. Tāpat ar riteni vai bez vēsturisko vērtību cienītājiem ir iespēja apskatīt savdabīgo arhitektūras pieminekli Teteles muižas torni, kas atrodas Dendroloģiskā parkā Lielupes krastā. Ozolnieku novads var lepoties ar Latvijas valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājām Auči, kas atrodas Salgalas pagastā. Ceļotājus gaida arī dzejnieku Edvarda Virzes un Elzas Stērstes muzeja māja Billītes, kas ir dzimtas īpašums jau kopš seniem laikiem. Tagadējā veidolā māja pārbūvēta pagājušā gadsimta 30. gadu beigās pēc režisora Eduarda Smiļģa projekta. Billītēs ir sarakstīti Virzes nozīmīgākie darbi, no kuriem īpaši jāpiemina poēma prozā Straumēni un dzejolis Baigā vasara.